Kā bija tavā gadījumā? Tad tu iepazinies ar vīrieti, ka tu vēl neko nezināji par sociālu. Jā. Bet vai pēc tam, kad tu uzzināji, ka jūsu tipi tiešām saslēdzās un viņi sadarīgi, nebija uzreiz tāda divreiz lielāka jauda tajā visā mesties iekšā? Tas Zinātne saka, ka mēs sadarām kopā. Bija tā īstenībā, kad es mēģināju to savu tipu noteikt ar testa palīdzību un noteicu viņu nepareizi. Un sanāca, ka mēs neesam sadarīgi. Bet mēs vienalga aizgājām uz to vienu satikšanos, un es taču jūtu, ka ir citādāk un ir daudz labāk, un pilnīgi citas sajūtas. Un tad es sāku rakt un domāju, ka paga, kaut kas tad nav. Un tā manā dzīvē tas notika. Bet, protams, ka jā, ka tu saproti, ka tu esi noķēris to savu laimīgo lozi, ka tas ir tas tavs sadarīgais, tas ir dārgāk. Tas ir daudz dārgāk. Bet jūs arī aptver vienā laikā uzķērāt, ka ir tā īstā sajūta. Man šķiet, ka tā bija pirmā reize, kad viņš palika pie manis pa nakti. Viņš teica, zini, tu man nekrīti uz nerviem. Un tas bija tas, jā. Es sapratu to jau tā kā tajā pirmajā randiņā, ka te kaut kas nebija īsti. Tas ir pilnīgi kaut kāds citādāks cilvēks, ar kādiem es līdz šim neesmu tikusies. Bet viņam atkal tas bija, zini, tu man nekrīti uz nerviem. Tas bija tas labais sākums, jā. Jūs joprojām dzīvojat dažādās pilsētās? Jā, tā mēs dzīvojam 15 gadus. Varbūt tā ir jūs cik tālu viens no otras. Cik tālu es esmu? Mans vīrs dzīvo Madonā, un tas ir gandrīz 200 km attālums, bet tas nekādi nenāk par ļaunu. Cik bieži jūs tiekaties nedēļā? Citreiz mēs tiekamies katru nedēļu, un citreiz mēs tiekamies katru otro nedēļu. Bet ne jau tā pusnedēļās, teiksim tā, es ceturtdienā pie viņa aizbraucu, vai viņš ceturtdienā pie manis atbrauc līdz svētdienai. Bet kāpēc 15 gadus nebija tā, ka viss tagad šo dzīvesiet mēs likvidējam un dzīvojam tikai te vienā? Tāpēc, ka viņam bizness ir Madonā, man bija darbs un mazi bērni, kuri gāja savās skoliņās. Bet Madonā arī ir skolas. Tā tas vienkārši notika. Tā kaut kā tas iegājās un sanāca, un tā tas ir. Jo bērni bija jāizaudzē. Jā. Tagad bērni ir lieli, un tagad mums ir kopdzīves plāni. Jūs dzīvosiet beidzot kopā? Jā, mēs dzīvosim, jā. Rīgā? Nē, Madonā. Madonā? Jā. Kas jums ir visiem braukt prom no Rīgas? Pat vispār baigi nedzīvo Rīgā, prasījums. Kas Vecums, laikam, siltumnīca, dārzs. Gribās tomātu, gurķis. Gribās mieru. Es arī esmu tāds, mierīgs cilvēks. Man nav vajadzīga tā burzma un būt sabiedrībā. Man daudz pievilcīgāk liekas, ka tur taču ir mežs, tur var braukt sēņot, peldēties pa pliko var. Un tur ir horizonts. Un tā kā plašums. Tas ir tas. Daba. Lēnāka, mierīgāka dzīve. Tas ir tas, ko es gribu. Man prieks, ka mēs visi esam laimīgas attiecībās, bet tomēr vienmēr kaut kā gadās, ka apkārt ir tie cilvēki, kuri ir vieni. Un ir piemēram vieni ilgstoši. Un arī saka, ka nav slikti, ka nemaz tās attiecības nav vajadzīgas. Vai arī vienkārši nevar atrast. Ir gan tā, ka viņam tā kā nevajag, jo es teiktu, ka labāk ir būt vienam nekā sliktās attiecībās. Tas ir viennozīmīgi. Tā kā jebkādas attiecības nav vajadzīgas cilvēkam. Bet tad, kad cilvēks ir viens, tad skaidrs, ka viņš meklē tam kaut kādus izskaidrojumus un attaisnojumus, un tad arī sākās tie teksti, kad nemaz jau īstenībā mums to otru nevajag, redz, cik interesanti un forši ir arī vienatnē. Kaut kādu brīdi noteikti, bet mēs no dabas tā neesam iekārtoti, lai būtu vieni. Daba ir paredzējusi mums būt gan sabiedrībā, gan pārī. Un tieši tāpēc mēs katrs kā tips esam ar savām stiprajām un ar vājajām pusēm. Mūsu vājās puses ir tieši tāpēc, lai tajās atnāktu un iestātos tas otrs cilvēks, kuram tas sanāk. Tu kaut ko nevari, nāc, tev palīdzēšu. Tā daba ir paredzējusi veidot savstarpējās attiecības. Nevis satikties diviem līdzīgiem, vai diviem varošiem, spēcīgiem, vai diviem tādiem klusiem kā pelītes, bet viens kaut ko vienu var, otrs kaut ko otru var, un savstarpēji palīdz viens otram. Un tas ir tāds ļoti labs pamats tai mūža mīlestībai.